Latvijā vismaz pagaidām nav atrastas naftas, zelta vai dimanta atradnes. Taču mūsu zemes dzīvē ir salīdzinoši daudz pieejams kaļķakmens, māls, smilts, grāns un ģipšakmens. Arī šie izrakteņi var būt zelta vērtē, jo no tiem var saražot augstvērtīgu cementu un betonu. Betons ir universāli izmantojams, un tam piemīt ļoti labas izturības īpašības. Betons ir mākslīgs akmens, kas tiek iegūts sacietējot maisījumam no cementa, ūdens un pildvielām, grāns un smiltīm. Cements ir galvenā būvmateriāla izēviela, un tas tiek ražots arī Latvijā. Latvijā Brocēnos cementu ražo vairāk kā 70 gadus, taču 2009. gada pavasarī Brocēnos darbību uzsāka Eiropā modernākā cementa rūpnīca. Cementa izveides ceļš aizsākas šeit. Kaļķakmens ieguvis karjerā, jo kaļķakmens ir galvenā cementa izēviela. Saldus rajona novadnieku pagastā ir Latvijā vienīgais kaļķakmens ieguvis karjers Kūmas. Karjeru koplatība dotā brīdī ir 146 hektāri. Lai stādītos priekšā, cik tas apmēram ir, tad kopumā šajā karjerā varētu ievietot 186 futbola laukumus. Tā ir lielākā kaļķakmens atradne Latvijā. Un šeit karjerā dotā brīdī notiek tiešām pirmais ir virsslāņa noņemšana, kas ir 8–9 metri. Pēc tam sākās kaļķakmens, kuru kaļķakmens, karjeru vadītājs pēc analīzēm jau tālāk veids sajaukšanu. Kaļķakmens, ar ko atšķirās nedaudz tātad ar ķīmisko sastāvu un ar cietības pakāpi. Un veidojot un miksējot šos cietos un mīkstos slāņus, iegūstam ļoti labu materiālu, ko izmantojam tālāk ražošanā. Šis karjeras kaļķakmens ieguvē tiek izmantots jau vairākus gadu desmitus, un pēc aprēķiniem kaļķakmens te pietiks vēl 100 līdz 150 gadus. Pēc tam šeit paredzēts izveidot ezeru un teritoriju apmežot. Lai ražotne varētu tikt pie cementa, vispirms ir jāizstrādā šī pelēkā pulvera pamatizēviela – cementa klinkers. No tuvējiem karjeriem un iegūs vietām ar kravas automašīnām uz rūpnīcu tiek atvesti cementa klinkera izējmateriāli. Visvairāk te tiek savests iepriekš minētais kaļķakmens un vēl arī māls un smilts. Ceturtā cementa klinkera izējviela ir no akciju sabiedrības Liepājas metalurgs atvestā plāva jeb dzelzs oksīdu piedeva. Būtiski, ka māls pirms klinkera ražošanas procesa vēl tiek sasmalcināts un izžāvēts. Tālāk no šīm noliktavām izējvielas ar lieliem kravas elevatoriem tiek nogādāts uz milzīgām tvertnēm, kurās iebūvētas datorizētas dozēšanas iekārtas. Te patiesībā arī uzreiz vienā no datoriem var redzēt šo te attiecību, kurā uzreiz var redzēt, ka no tā izēja materiāla, ko mēs nosaucam šos 4, tātad 80% ir apmēram kaļķakmens. Tas nozīmē, ja mēs pievienosim 100 automašīnas, ja, tad 80 no viņām būs ar kaļķakmeni, 15 būs ar mālu, tikai 6 būs ar smilti un tikai 1 būs ar šo dzelzs oksīdu. Katra no šīm izēvielām – kaļķakmens, māls, smilts un dzelzs oksīda piedevas nonāk datorizētā dozatorā, kas rūpējas, lai cementa klinkera izēvielu apjomi tiktu ievēroti stingri, atbilstoši receptūrai. Vislielākā kaudze ar kaļķakmeni, tāda neliela kaudzīta ar māliem, vēl mazāk ar smiltīm un pavisam maza saujiņa ar dzelzs oksīda piedevu. Tikai kaudzīšu vietā rūpnīca operē ar izēju materiālu tonu desmitiem jeb kravas mašīnām un veseliem vilcienu vagoniem. Pēc dozēšanas katra no šīm izēvielām nonāk malšanas dzirnavās, kas vienā stundā spēj samalt 280 tonnas materiālu. Dzirnavās visas izēvielas pārvēršas smalkā pulverī. Tā kā malšanas procesā dabīgi rodas putekļi, tad, lai tos gluži vienkārši neizlaistu atmosfērā, rūpnīcā ir uzbūvēta pat vesela filtrēšanas iekārtu ēka. Tādā veidā, būvējot rūpnīcu, tika paredzētas jau visas vietas, kur varētu būt šīs putēšanas, un tika uzstādīti kopumā jaunajā rūpnīcā 36 atputekļošanas iekārtas, vienkāršā valodā runājot filtri, kuri nodrošina to, ka putekļi visi, kas var tikt izvadīti vidē, tiek savākti šajos filtros, attīrīti un novadīti atkal atpakaļ ražošanas procesā. Un ārpus filtriem nonāk, ļoti tīrs atputekļots gaiss. Kad izēvielu materiāli ir samalti, tie tiek transportēti uz īpašu homogenizācijas jeb sajaukšanas tvertni, kura ietilpība ir 11,200 tonnas. Un kad visa šī samaltā kaļķakmens, mālu, smilts un dzelzs oksīda masa vienmērīgi samaisījusies, tā ar kausu elevātoru tiek padot uz priekšsildītāju, pēc tam uz krāsni. Nu,
uz priekšsildītā torņa tiek uznests jau gatavais materiāls, kas ir kā maisījums, ir izgājis cauri dozatoriem dzirnavai, tālāk homogenizācijas silosam, un tālāk jau viņš nonāk augšā un ir gatavs uzsākt to procesu, kas gala rezultātā būs kā klinkers, kā process. Šeit viņš tiek uznests augšā par transportieru lentām, un tā lejā jau birst ar savu pašsvaru un iet pretī kustībai, kas nāk no krāsnes ārā karstums, kas viņu uzsilda, un līdz ar to materiāls birstot lejā šos te turpat 100 metrus tiek uzsildīts līdz 700–800 grādiem, un tālāk viņš iebirst jau krāsnī, kurā jau notiek pats gala process, tas ir apdedzināšanas process. Rotācijas krāsnes, kurā notiek materiāla apdedzināšana, ir balstīta uz 2 dzelzbetona balstiem. Tās garums ir 54 metri un diametrs 4,6 metri. Ārpusē tai ir novietoti speciāli dzesētāji, lai krāsnes nevarētu pārkarst. Šī te apdedzināšanas ļoti daudz ir atkarīgi no pašas degļa, kas ir multifunkcionāls degls, kurā tiek padot dažādi kurināmie, sākot ar oglēm un beidzot ar alternatīvo degvielu, kurā ietilpst gan izstrādāt ceļus, gan riepas, gan dažādi sausie sadzīves atkritumi, kuri mūsu procesā ir kā kurināmais, tiek izmantots, lai šo procesu vadītu. Un tāpēc ir ļoti svarīgi redzēt, kādā veidā šī te liesma deg, jo arī mainot tikai liesmas izvietojumu vai liesmas lielumu, tādā veidā tiek kontrolēts šis process. Sākumā izēvielu maisījums izžūst, pēc tam sadalās tajā esošie māla minerāli, kalcija karbonāts un visbeidzot māli daļai izkūst un izreaģē ar izveidojušos kalcija oksīdu. Apdedzināšanas laikā maisījums uzkarst līdz aptuveni 1500 grādiem. Tad, kad klinkers ir apdedzināts, tad klinkera temperatūra ir pāri 1000 grādiem, un viņš līdz ar to izbirstot no krāsnes, ko mēs varam arī redzēt tajā ekrānā, kurā ir redzama liesma, un var redzēt arī šo te klinkeru, kurš birst, un tas ir pats krāsnes jau gals, no kura tiek arī krāsnes karsēta vai sildīta, un tad klinkeram izbirstot viņš virzās pa dzesētāju, kurā viņš tiek strauji atdzesēts no 1200–300 grādiem līdz jau 80–100 grādiem. Un tad jau tālāk viņš tiek iekrauts klinkera noliktavā, kas ir aiz muguras man redzama ar tādu liela bumba, kurā varam uzglabāt 100 000 tonnas klinkeru, kas ir apmēram krāsnes mums saražo to 30 dienās apmēram. Tas nozīmē, ka mēneša produkciju mēs varam uzglabāt šajā noliktavā, ja arī mēs šo gala produktu neizmantotu kādu laiku vai, piemēram, nemaltu cementu. Tā kā šī cementa rūpnīca Brocēnos ir modernākā Eiropā, tad tajā ir ieviestas ļoti nopietnas datorsistēmas, kas palīdz novērot un kontrolēt visu cementa ražošanas procesu. To dara 2 operatori šādā pašā kontrolas telpā ar vairākiem datoriem un daudziem ekrāniem. Katru no šiem ekrāniem ir katrs savs process, un operatori arī kontrolē šo procesu, sākot jau ar kurināmā, kas ir ogles, piemēram, malšanu, kur ir dzirnava, kas ogles samaļ līdz pulvera veidam, pēc tam tālāk jau viņas tiek izmantotas kā kurināmais. Tālāk mēs varam redzēt jau pašu krāsnes un priekšsildītāja ekrānu, kurā operators kontrolē. Tālāk jau aiziet filtri, dažādi izēju materiālu pieņemšanas un arī izēju materiālu dzirnavas kontrolas, un pat varam redzēt krāsnes apvalka temperatūras mērījums, kas arī ir ļoti svarīgi. Un tālāk jau ir klinkera noliktavas dators, kas kontrolē jau pašu materiālu, kas tur ir iekrauts. Lūk, kāds izskatās no kaļķakmens, māla, smiltīm un dzelzs oksīda piedevas izveidots cementa klinkers, vēl nesamaltā veidā. Lai no tā iegūtu tādu pulvera veidu cementu, kādu varam sastapt veikalā, šis cementa klinkers tiek samalts dzirnavās, un tam klāt tiek pievienots ģipsis, lai cements pārāk ātri necietētu. Lūk, īsts Latvijā ražots cements no mūsu pašu zemes izēvielām ir gatavs. Atliek tam pievienot ūdeni un smiltis vai granti, un betons gatavs. Var sākties būvniecība.